bet nu pat Nacionālajā teātrī jaunajā zālē uz skatuves ir sākusi dzīve kāda ļoti interesanta izrāde, kurā apvienojas dzīvais teātris un Holivudas sudraba ekrāna leģenda film noir. Kā tie abi sadzīvo, to jūs tūliņ redzēsiet. Jums telefons zvan. Izrādes nosaukums, zudušo laiku citējot, ieliek perfektā melnbaltā rāmītī visu, kas klasiskas filmas pusotras stundas garumā notiek uz skatuves. Tā ir režisoras Ināras Sluckas atzīšanās mīlestībā vienam žanram – film noir. Man gribējās pamēģināt, kā tas ir uz teātrī būt filmu aktierim. Un tad vēl gribējās noteikti zināt, kā tas ir, vai kurš ir spēcīgāks, kino vai aktieris dzīvais, vai tūplāns, vai aktieri šeit enerģija, kas ir dzīvā veidā, vai viņi var pastāvēt kopā. Zudušais laiks, kas tiek citāts, ir Latvijā pārsvarā tikai kino gardēžiem pazīstamais pagājušā gadsimta 40. un 50. gadu Holivudas kino, kam raksturīgi ļoti konkrēti parametri. Iedzīvināt tos uz skatuves ir tehniski ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, ko mēģinājuši atkost gan Alvis Hermanis Vīnē, gan Gatis Šmits jaunajā Rīgas teātrī. Formas ziņā elegantas spriedzes un arī eksistenciālis motīvu piepildītas drāmas, arī melodrāmas. Ar detektīvu elementiem, bez detektīvu elementiem ir ļoti dažādas. Tā ir tāda stila matrica, ko kultūra un populārā kultūra citē un izmanto vēl joprojām. Pie filmu noir elementiem pieder nelineārs vēstījums, ekspresīvs apgaismojums, asas ēnas, uzsvērta mūzika, vienmēr klātesošas lietus, kas grabinās aiz žalūzijām, vīrišķīgi varoņi platmalēs, nervozas smēķējošas sievietes, telefons, kas pastāvīgi zvana, bet neviens neatbild. Dramatiskā balsī lasīts galvenā varoņa iekšējais monologs. Vārdu sakot, nervozi uzlādēta atmosfēra. Kas bija manī salūzis. Nevarēju ar to samierināties. To vakar cerēju, ka nogurums un izdzertais viskijs darīs savu, un es beidzot varēšu aizmigt. Vēl joprojām nebija neko uzrakstījis. Nebija ideju. Nebija vārdu. Dramatiskie samezglojumi risinās ap ideju trūkumā nokļuvušu Holivudas scenāristu, kuram ideju filmai jaunas meitenes slepkavības veidolā piespēlē pati dzīve. Bet cena, kas jāmaksā, kad nojūg robežas starp dzīvi un mākslu, ir mīlestība un dzīvība. Baigi interesanti, kad tev nav kaut kā tur jāizspēlē un vēl kaut kas, bet tu zini visus komponentus, uz kuriem tev ir jāstrādā. Un tajā pašā laikā tu nevienu brīdi nedrīkst atlaist kaut kādu savējo to iekšējo sasprindzinājumu un intensitāti. Droši vien ir brīnišķīgi būt rakstniekam. Agnes, tagad tikai nekaitini man. Nē. Visi aktieri atkārto to, ka jūs esat uzrakstījis, turklāt jūs esat slavens. Ziniet, es kādreiz domāju, ka aktieri paši sev izdomā tekstus. Tad, kad viņiem sākas atmiņas zudumu. Izrādes dialogus precīzi emulējot klasisko filmu runas manieri, palīdzējis veidot aktieris Ēriks Vilsons. Mēs tos nekad neizmetam kā tādus cigarešu izsmējus. Tas patiešām ir citējot, jo ļoti daudz ir kaut kā citāti, kaut kur tika skatīts filmas un kaut kur paņemts šitā te situācija tāda un tā pārlika un skatījās, kas būtu vislabāk noderētu, kur kā asprātīgi teksti, jo ar filmas ir ļoti asprātīgi teksti. Bieži vien man šķiet, ka viņi ir mazliet pašmērķīgi, bet viņi izkrāšņot šo visu buķeti. Liks, Jozef, kā klājas? Kā šovbiznesā, nekāda biznesa. Pat ja reizēm izrāde šķitīs lēnīga un stiepta, sevišķi ņemot vērā, ka tas ir it kā trilleris, ziniet, tā jābūt. Citādi tas nebūtu īsts filmu noir. Savukārt dramatiskais brauciens mašīnā ir tieši tikpat teatrāls uz skatuves, kāds būtu bijis šādā kino. Šajās filmās ir tāds, pirmkārt viņas ir skaistas, viņas ir smeldzīgas, viņas ir ar ļoti skaistām. Manā uzturē viņas ir krāsainas savā melnbaltumā. Un tas arī ir tā filmu noir, tā, manuprāt, estētika, ka
viņā visu laiku ir kaut kāda intriga, ko tu vēri pats savā galvā. Un tā filma dod tikai kaut kādus nosacījumus. Tur skatienus, mūzika, gaisma, vēl kaut kas, kas strādā. Bet tas skatītājiem dod kaut kādu lielāku brīvību pašām veidot to savu stāstu un dzīvot tam līdzi. Un es priecājos, ka ir uzņemta būtībā 50. gadu stilā izturēta filma ar lieliskiem Nacionālā teātra aktieriem. Un kas to būtu domājis, ka Līga Zeļģe ir kā Holivudas dīva un Kaspars Vīguls nav sliktāks par Hamfriju Bogārtu. Paredzu, ka tehniski neiedomājami sarežģītā un katrā sīkākajā detaļā perfektā izrāde, ko var saukt arī par filmu, būs īsts kārums tieši kino gardēžiem.